Labrīt visiem! Prieks jūs redzēt un prieks visiem, kas pievienojušies attālināti. Esmu Edvards Grasis, direktors, vadu risku un atbilstības konsultāciju pakalpojumu jomu KPMG Latvijā. Un tas nozīmē, ka daudz sanāca strādāt gan ar privātā publiskā sektora klientiem tieši saistībā ar risku jomu. Un specifiski arī diezgan ir sanāca pieskarties risku kultūras jomā, jo bieži vien jau tā risku pārvaldība ir tāda sākas no apakšas, sākas no risku darbinieka, risku atbildīgā darbinieka, risku vadītāja, bet nedaudz iedošu tādu ieskatu, kā tam teorētiski vajadzētu strādāt, kā ir tā labā prakse, kā ieviest risku kultūru, tieši skatoties, ka tam visam būtu jāsākas no uzņēmuma vadības un no viņu piemēra. Pastīsimies, vai strādā, viss iet uz priekšu lieliski. Un tad kas tad kopumā ir vadības iesaiste? Tad pēc būtības ir skatoties uz tādu teorētisku ietvaru apņemšanās un priekšnoteikumus tādai integrētai risku pārvaldības organizācijai visos līmeņos. Tad tā vadības iesaiste arī, skatāmies tādu teorētisku ietvaru standartus, arī saka, ka vadības iesaiste ir tas priekšnoteikums, bet sākumā es nedaudz gribu pastāstīt un pastīties nedaudz plašāk, kas vispār ir organizācijas kultūra. Jo risku kultūra, protams, ir daļa no tā visa plašākā aspekta, kas ir organizācijas kultūra kā tāda un kas to veido. Un, ja mēs skatāmies kreisajā pusē, tādu instantu grafiku, tad kas tad ietilpst organizācijas kultūrā, mēs tā domājam? Tas noteikti ir uzņēmuma vērtības, par ko uzņēmums stāv, ko uzņēmuma vadība saka, par ko mēs gribam sasniegt, kas ir svarīgi, ko mēs atbalstam, kas ir tā ikdienas. Tie uzskati, kas ir ieviešami gan vadības, gan katra darbinieka rīcībā. Kaut kādi noteikti pieņēmumi, kā mēs uzskatām, kā darbinieki uzskata, kā vadība uzskata, kā ir jārīkojas konkrētā situācijā, kā mēs darītu šajā, pieņemsim, iepirkumā, kā mēs rīkoties šajā strīdīgajā situācijā. Bet tie galvenie divi aspekti, kas sasaistās tieši ar risku kultūru, tā iezīmēts ir tā uzvedība un attieksme pēc būtības. Gan vadības attieksme, gan darbinieka attieksme pret riskiem, pret šo jomu, pret dažādiem izaicinājumiem. Un praktiski galvenais arī tā uzvedība, kā tad mēs rīkosimies, saskroties ar šiem izaicinājumiem. Vai mēs pievērsim aci, vai mēs runāsim par to, vai mēs to risināsim vai nē. Un pēc būtības, tad tā risku kultūra noteikti nevar skatīt atrauti, tas ir plašāks no tādas organizācijas kopējās kultūras. Un, ja mēs tā domājam, tad, protams, ka organizācijas kopējā kultūru veido ļoti lielā mērā arī uzņēmuma vadība. Jo tas ir tas, kas nosaka vērtības virzienu, kurā uzņēmums iet, kā tiek rīkots dažādās situācijās, uz kopējos uzskatus, par ko uzņēmums stāv un kā Armīna labi minēja, sasaistās arī, protams, ilgspējas kontekstā, kas tad ir tās vērtības pret sabiedrību, pret vidi, pret visu pārējo, par korporatīvu pārvaldību, kā uzņēmums sevi pozicionē. Un, tātad pēc būtības tas, ko gribu pateikt, nav atrauta lieta, tātad nav lieta, kas jārisina vai jāskatās tikai risku atbildīgajiem darbiniekiem. Noteikti risku vadība ir ļoti plaša tēma, kas sasaistās ar risku kopēju uzņēmumu pārvaldību. Un piesakot savu tēmu ievadam, tad tas mērķis bija nedaudz iedot to ievadu, paskatīties, kas tad ir tie soļi, kā risku kultūra vispār būtu jāveido vai kā tā praktiski arī veidojas. Un šeit ceļš sākas nedaudz no apakšas, ja skatāmies šajā attēlā. Tad pirmais solis pēc būtības ir šī vadības atbildība, tone from the top, kā mēs to saucam, vadības tas tonis noteiktais. Kas ir tās vērtības, kā mēs iesim, kas ir tas piemērs, ko sniegs vadība, kā rīkosies dažādās situācijās, kā stāstīs par lietām, un ka vadība aktīvi iesaistīsies. Un tas ir tas pats galvenais, kam būtu jābūt pamatā, nevis jāsāk ar risku kaut identificēšanu kaut kur, bet vadība ir pats pirmais posms. Un tālāk nedaudz pastāstīšu sīkāk arī par katru no tiem. Tad tālāk, kad jau ir tā vadības iesaiste un vadības uzstādījumi, tad var skatīties tālāk par to prasko rīcību, ko tad mēs darīsim, kā mēs to apmācīsim darbiniekus, kā mēs noteiksim dažādas procesus, procedūras par to, kā mūsu visa sistēma strādās. Bet arī to atkal iedod vadība iedod to rāmi, uz ko mēs ejam. Un trešais elements, kas bieži arī mēdz aizmirsties, ir komunikācija. Skaidra, atklāta, apusēja komunikācija arī no vadības puses visos līmeņos. Gan no valdes, gan no dažāda vidēja līmeņa vadītājiem. Runāt, tiešām ticēt tam, par ko mēs stāvam, tam vērtībām, šiem rīcībai. Un tā skaitā arī atgriezeniskā saite. Kā tad tā komunikācija nāks atpakaļ? Kas ir tie ziņošanas kanāli, trauksmes celšanas kanāli, kā mēs uzzināsim, kad kaut kas notiek. Tad būtībā šī atvērtā komunikācija ir ļoti, ļoti svarīga.
Un pēc tam 4. elements, protams, svarīgi neapstāties un iet uz priekšu, un tāpēc arī regulāri pārvērtēt sistēmu, ko mums vajag darīt, ir sevišķi šobrīd mainīgi apstākļi, daudz dažādi izaicinājumi, situācija bieži mainās attiecībā uz austrumiem, attiecībā uz rietumiem, dažādas lietas, dažādi strauji notikumi, tāpēc, protams, ka vajag to visu skatīties un sasaistīt arī ar konkrētiem mērķiem, arī darbiniekiem un uzņēmumu kopā. Un nedaudz tad par katru no šiem posmiem, kas tad ir tāda laba prakse vai kā uz to skatīties. Un pirmais noteikti, kā to varētu teikt, ka vadības attieksme, šie vadības uzstādījumi tādi kā polāra zvaigzne, būtībā tas mērķis, uz ko visiem vajadzētu tiekties. Vadība ir tie, kuriem vajadzētu dot priekšzīmi, būt tiem, kas parāda, mēs darām tā un visi, tad būtībā skatās, seko šim piemēram šī atbildībai un skatās, kāda riska, kā mēs rīkamies dažādās situācijās, kā mēs attiecamies dažādiem riskiem. Jo pēc būtības bieži jau redzētu praksē, procedūras skaistas, viss ir izdarīts, bet ja vadība nepieņems pareizo lēmumu, tā ticība tai visai sistēmai pazudīs, un tad būs tas ir birokrātiski, mēs to taisam tāpēc, ka vajag, ieliekam plauktā un tam līdzīgi. Tātad tas vadības praktiskais elements ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgs. Un tad ir tie galvenie principi, kā tad vadība to īsteno. Tad svarīgi risku vadību ievērtēt arī kopējos uzņēmumu mērķos pēc būtības. Tad būtībā skatoties arī biznesa plānu, skatoties stratēģiju, skatoties kaut kādus izaicinājumus, ko mēs prioritizēsim, svarīgi padomāt arī par šo risku vadības elementu. Kā mēs to aiznesīsim līdz darbiniekiem. Ja mēs gribam attīstīties jaunos tirgos, kā mēs izvērtēsim attiecīgos riskus, kā mēs aiznesīsim, lai šiem riskiem domā un tam līdzīgi. Un svarīgi būt atklātiem pret darbiniekiem, neslēpt lietas, uzklausīt darbiniekus. Tad būtu šī atvērtā komunikācija par to, kas notiek, kā mēs to domājam, jo tieši šī atklātība ir tas, kas veicina uzticību un uzticību vadībai par to, ka tā tiešām notiek. Un tad jā, un kas tad veido šo visu vērtības, šo visu rīcību, tie ir tie mazie ikdienas soļi, kā mēs rīkojamies katrā ikdienas situācijā. Ka tā riska vadība ir dienas kārtībā, ka tas nav kaut kāds vienreiz gadā pasākums, kur vadība arī iesaistās aprunājas. Šie ikdienas soļi, ka vadība par to domā ikdienā, par to runā ikdienā, kad kaut kas notiek. Un tā skaitā arī skaidri pasaka, ka riska vadība ir svarīga ar to, ka tiek noteikti darbiniekiem, vadītājiem, citiem arī mērķi. Iespējams arī kaut kādā veidā atalgojums vai gada novērtējums sasaistē tieši ar šo risku vadību. Tad būtībā pasakot, šī riska vadība mums ir prioritāte uzņēmumā, mēs par to domājam, jums par to jādomā. Ja nestrādā šis vērtību, tā teikt, vieglais virziens, tad būs arī kaut kāds stingrāks, tad saka, tas ne tikai burkāns, bet arī nedaudz pātaga par to, ka ja jūs tomēr nedomāsiet, tad mums ir ļoti svarīgi, varbūt tam arī sekas. Tā kā tas arī ir viens no tiem elementiem, par ko ir jādomā. Un kā tad to praksē, ko darīt tālāk, kā skatīties šo vadības, tā teikt, lomu stiprināšanu. Noteikti, ko es redzēju arī daudz praksē, ka ir svarīgi arī regulārās vadības apmācības piedalīties, kā Armīna minēja šajās, piemēram, BICG apmācībās, kur viens elements, jo, protams, ir tas teorija, bet svarīgi runāt arī ar citiem, kā citi īsteno praksē, kādas ir tie prakses elementi, kā var darīt, kādas situācijās rīkoties. Tā kā ļoti svarīgi runāt par to dienas kārtībā un mācīties. Un galvenais arī tad veidot šo sistemātisko pieeju, lai visiem ir skaidrs, ka šī ir tā lieta, kā mēs strādājam ikdienā. Tas nav kaut kāds vienreizējs pasākums, divreiz gadā, trīsreiz gadā ikdiena. Tā mēs darbojamies. Un nākamais elements, kā minēju, ir šis praktiskie soļi sasaistē ar darbiniekiem. Kā tad aiznest to visu līdz darbiniekiem? Un pirmais, tas pamata elements, par ko šodien daudz jau ir domāts un dzirdēts, ka ir tā riska apzināšanās ikdienā. Noteikti svarīgi iesaistīt darbiniekus risku identificēšanā. Svarīgi, lai darbinieki apzinās riskus, lai viņi domā par riskiem, lai viņi saprot, ka tie riski tādi ir, kāpēc tie riski. Un šis veido arī tādu caurspīdīgu sistēmu, ka darbinieki saprot, ka viņi ir iesaistīti un kā šie kopējie riski, ko viņi identificē, aiziet līdz kopējiem uzņēmumu pārvaldiem. Tāpēc ir svarīgi, ka tam ir arī rezultāts, ka nav tikai identificē un pazūd. Svarīgi ir šī, kā minēja, komunikācija par to, kas tad notiek tālāk. Šie riski tiek izvērtēti, kā tiek saprast svarīgākie, kas tiek darīts ar to visu. Un šī caurspīdīgā sistēma, jā, tad svarīgi ir to dokumentēt, runāt, lai ir šis ietvars. Ja, protams, nevar tikai runāt, vajag arī nedaudz kaut ko uzlikt uz papīra, vajag šīs procedūras, vajag šos procesus, lai ir arī šis formālais elements, lai ir šis, tā teikt,
pamats mugurkauls visam apakšā par to, ka mēs konsekventi varam šādi rīkoties, jo mums ir noteikts arī procedūras process, kā mēs to darīsim. Un tas trešais elements, ko šeit gribēju uzsvērt, noteikti par to, ka tā kultūra un vērtība ir ļoti svarīga arī no vadības puses par to, ka mēs apzināmies riskus, bet kļūdas slēpt nav pieņemami. Nevajag slēpt riskus, ja kaut kas notiek, par tiem ir jārunā, riski ir jārisina, jārīkojas. Un svarīga ir šī atvērtā komunikācija, atgriezniskā saite. Lai nav tā, ka kaut kur riski tiek paslēpti vai vadība kaut ko dara un par to nerunā, un tas tad rada to neusticēšanos un kaut kādus jautājumus. Ja jau kaut kas tika noslēpts vai nepateiks, tad jau mēs arī tā varam darīt, jo neviens par to īpaši nestraucās. Tā kā ļoti svarīgi vienmēr paturēt to prātā. Tā. Ko pieminēja jau nedaudz skaidrās procedūras, bet nedaudz jau konkrētāk, ko mēs esam no APMG puses arī redzējuši gan daudz, kas ir tādas aktualitātes vairāk, kā tad aiznest šos domas par tiem praktiskiem soļiem līdz darbiniekiem. Jo tā tipiskā pieeja ir bijusi ļoti ilgu laiku, bieži vien apmācības, varbūt reiz gadā, risku vadības speciālists pasniedz kādas apmācības vai atnāk kāds ārējs pastāsta, kas tad ir risku vadība, kā mēs to domājam, mēs identificējam, vērtējam riskus, pēc tam kaut ko darām ar viņiem. Ietvers ir, labi, mēs aptuveni saprotam. Bet tas nelīdz galam ir tas risinājums. Jo tas nepasaka to, kā tad mēs rīkojamies dažādās situācijās, ko mums darīt praksē. Tāpēc tas šeit izceltais ētikas kodeks vai rīcības kodeks ir ļoti, ļoti svarīga lieta, kas jau daļai uzņēmumu ir, daļai uzņēmumu nav, vai teikt, lielai daļai uzņēmumu arī nav. Diemžēl par to, kas tiešām pasaka, šās vērtības ir uzliktas uz papīra, skaidri nokomunicētas, viņas ir pieejamas iekšēji darbiniekiem, viņas ir pieejamas ārēji sadarbības partneriem. Mēs pasakam, tās ir mūsu vērtības, šādi mēs rīkojamies dažādās situācijās, attiecībās kādām dāvanām, attiecībā uz kaut kādiem iepirkumiem, attiecībā uz piegādātājiem, jebko. Mēs daram šādi, un ir skaidri, svarīgi tādēļ tā ētikas kodeksā arī noteikti, tas nav tikai dažu vērtību apraksts, bet ir tā praksa labā ir, ka tur tiešām ir praktiski piemēri, scenāriji. Notiek šāda situācija, kāds tad būtu cietaisamais scenārijs, kam mēs to komunicējam, ko mēs daram. Tad būtībā iedot tādu ieskatu visiem par to, kā mēs praktiski strādāsim. Sevišķi lielākiem riskiem ir kāds konkrētie rīcības soļi, konkrētā, var teikt, schēma, kā vajadzētu par to domāt un darboties. Un šī ētikas kodeks mēs tiešām ļoti, ļoti labi strādā praksē, jo šīm apmācībām, skatoties, ka tiešām pastāsta vienpusēji, bez šiem piemēriem bieži vien, ka tās lietas jau darbinieki var interpretēt ļoti, ļoti atšķirīgi. Katrs nedaudz citādāk saprot, katram nedaudz cita savu vērtību sistēma, un tāpēc svarīgi ir šis ietvers, kas pasaka, mums būtu jārīkojas šādi. Un otrā puse, tas, protams, arī palīdz uzņēmuma vadībai pēc tam prasīt atbildību. Rekur, šeit mēs esam uzlikuši, tā teikt, to instrukciju vai virzienu, kā mums būtu jārīkojas, un attiecīgi, pēc tam, ja jūs tā nedarat, mums ir arī šis, pret ko salīdzināt un pret ko uzlaboties. Un svarīgi, ka šie kodeksi arī ir tādi dzīvi dokumenti, kas atspoguļo dažādas situācijas, jo riski mainās jomas, kurās ir riski, un svarīgi tad arī papildināt, regulāri runāt par to, aiznest līdz darbiniekiem par šo visu. Un tas labs piemērs tiešām, ko mēs esam redzējuši, ir, ka paši arī vadības pārstāvi stāsta par to, ka tas nav atkal tikai risku vadības speciālists, kas stāsta par šo, ka tas varbūt viņam ir svarīgi vai viņai, bet arī pašai vadībai ir svarīgi, un tas ir vadības tā teikt, pamatā dots dokuments. Un mēs runājam par apmācībām, tad sasaistē, tad atkal arī apmācībās ir jāiesaist šie īstie gadījumi, šie piemēri, tāpatās kā kodeksā par to, kā tad mēs vajadzētu rīkoties, kādas situācijas bijušas, kā mēs viņus atrisinājām, un arī parādot kaut kādas, pieņemsim, arī kļūdus, kas nebija labi, ko mēs mācījāmies, arī ir svarīgi, jo tas rada atkal to atklāto kultūru un rada izpratni par to, kā tad mums rīkoties ar šiem piemēriem. Un tāds jau varbūt nākamā līmeņa vai tā sarežģītāk būtu arī simulācijas taisīt, kas dažreiz tiek darīts, attiecībā pēc darbības nepārtrauktības kaut kādām situācijām, par krīzes situācijām, kā notiek, jo, protams, tas atkal praktiskais elements, ko mēs darīsim, vai tikpat labi izsūtīt kaut kādas, ir bijis, ka izsūta kaut kāds aptaujas vai kaut kāds specifisks e-pastus darbiniekiem un skatās, kā viņi reaģēs noteiktās situācijās, tikai dažādas vietas, kā testēt, un tas jau tikai ir tādu domu galvenais, lai tas ir ar apmācībām. Mēs gribam uzlabot, mēs nevis gribam sodīt, un tāpēc, veicināt to izpratni, tāpatās kā par
pieņemsim tās piemērs ir vai ne par kiberdrošības dažādām testu, kas sūta e-pastu un mēģina skatās uzspiedīs vai neuzspiedīs. Dažādas situācijas var simulēt arī attiecībā uz dažādiem citiem riskiem, risku pārvaldību kopumā, kā darbinieki reaģē. Tā kā svarīgi, atkal, praktiskais elements. Svarīgi, ka tas nāk no vadības. Un tas būs arī tāds ļoti viscauri manai prezentācijai. Prezentācijai tas par to atgriezenisko saikni un komunikāciju, ko ir detalizētāk. Protams, svarīgi tad arī ne tikai stāstīt no vadības puses, stāstīt par tiem mērķiem, bet dot arī to iespēju tad darbiniekiem iesaistīties, ziņot, pastāstīt šim trauksmes celšanas kanāli. Un tiešām, ka viņi ir anonīmi, ka viņi strādā, kad ir šī atgriezeniskā saite pēc tam, kas tad tālāk notiek. Nevis mēs aizsiltam kaut kur, un tad tas pazūd kaut kādā melnajā caurumā, bet pēc tam par to tiek pastāstīts. Mums bija ziņojums, mēs risinājām, kas notika. Tā kā ļoti svarīgi, sevišķi tam, kas sniedz, vai ne, sniegt šo atgriezenisko saiti. Tāpēc, jā, šī mācīšanās no kļūdām, šī atgriezeniskā saite, uzlabošana pastāvīgi ļoti svarīga kopējā procesā. Tā. Un nākamais elements, ko gribu noteikti ļoti uzsvērt, šī komunikācija, ko es jau minēju. Par to bieži vien aizmirstās, ka mēs varbūt esam speciālisti, mēs jau saprotam, mēs stāstam visādus terminus darbiniekiem, risku vadība, identitātes vērtēšana, kaut kādi plāni, vēl kaut kas, bet darbinieki jau bieži vien to visu tik labi neaizdomājas, nesaprot no laika, ir citi daudz lietas, par ko domāt. Tāpēc ļoti svarīgi, ka komunikācija ir šī skaidrība un vienkāršība, nevis kaut kādi termini, bet konkrēti mēs skaidri praktiski pasakam, ko mēs daram, ko mēs sagaidām no darbiniekiem, kas ar notiek šīs konkrētie praktiskie piemēri, tas ir tas, kas palīdz saprast risku vadību. Nevis varbūt procedūru pārskaitījumu vai likumu pārskaitījumu. Un tāpēc šai jābūt tādai konkrētai norādījumiem par to, nevis vadlīnijām. Tāpēc saku, kodeks svarīgi šie piemēri, kā mēs rīkojamies, pārunāt dažādas situācijas, jo, jā, kā minēja, cilvēki interpretē lietas dažādi, vērtības ir dažādas, uzskati dažādi, audzināšana dažādi, tas viss ir kārtībā, tāpēc vajag iedot to praktisko, kas tad to visu pēc tam savienos. Nākamais elements komunikācijā ir šī informācijas plūsma. Gribu uzsvērt. Tātad regulāra un atklāta informācijas plūsma abos virzienos. Un šeit sasaistās atkal, ka tas nav tikai šis vienreizējs pasākums, nav kaut kas gada pārskatā, nav kaut kāds ikgadējs stratēģis riska izvērtējums, identifikācija, bet ir šī regulārā runāšana par riskiem, komunikācija no divas puses dažādās sapulcēs, un ne tikai no uzņēmuma, piemēram, valdes vai padomes, kaut kāda virzienā, bet tas arī no vidēja līmeņa vadītājiem, no komandu vadītājiem, ka viss caur uzņēmumu par šo tiek runāts, ka tas ir svarīgi. Un svarīgi arī, ja kaut kas tiek mainīts, tad, protams, par to tiek paskaidrots, visiem izstāstīts, ka netiek kaut kas slēpts, ka mēs darām šādi, jo ir mainījušies riski, vai mēs redzējām, pieļāvām kādas kļūdas, mēs uzlabojamies, mēs visi kopā uz to ejam. Un, kā mēs minēju, uzsvars uz šo atgriezenisko saiti, ja darbinieks kaut ko ziņo, par to, kas ar to tika darīts, kā mēs labojāmies, kas tika izmainīts. Tātad šī informācijas plūsma apusēja abos virzienos, līdz sevišķi no vadības puses, ļoti svarīgs elements kultūras veidošanā. Un uzsvarot arī to otru komunikācijas plūsmas virzienu par darbiniekiem, tad jā, kā svarīgi dot šo kaut kādu fórumu vai veidu, kā tad vadība var uzklausīt darbiniekus. Ne tikai dot norādījumus, bet arī saņem šo atgriezenisko saikni. Un tas varbūt tas trauksmes celšanas tāds viens piemērs, bet tas arī nevienmēr aiziet līdz vadībai, bet tas ir, protams, viens. Bet arī tāds laba prakses elementi, ko mēs redzējuši, ka ir tās atklātās sarunas vadītājiem, pieņemsim tās atvērto durvju sanāksmes, kur vadība piedalās, var uzdot jautājumus, piemēram, anonīmi iesniegt jautājumus par dažādām situācijām, kāpēc ir tā, kā mēs rīkojamies, pastāstat kaut ko par vērtībām, tā, ka vadība tiešām ir klātsoša, runā, ir pieejama darbiniekiem, tas ir ļoti svarīgs elements, lai rastos šī uzticība, lai darbinieki arī tiešām noticētu, ka vadība ir iesaistījusies un vadība arī stāv pār šīm pašām vērtībām un uzskatiem. Un tad jau virzoties uz noslēgumu no manas puses, tad kas tad ir šie pamata elementi, jā, kā tad veidot nostiprināt kultūru, jo bieži vien jau, nevis bieži vien, bet praksē vienmēr jau kaut kāda risku vadības elementi ir, nevienmēr tie ir uz papīra, kaut kur galvās noteikti visi domā par riskiem, bet ko tad mums darīt, ko tad mums sākt, kā tad mēs varam šo risku kultūru iedzīvināt.
Un pirmais vienmēr arī, kad mēs atbalstam savus klientus, ir nedaudz tā teikt, saprast, apstāties, kur mēs esam, ko mēs darām, vai mēs ejam pareizajā virzienā, novērtēt to savu risku kultūru, un tur ir dažādi elementi. Tas ir varbūt gan neformālām sarunām, caur jautājumiem, caur kaut kādiem personīgām tikšanām, līdz pat arī darbinieku aptaujām par to, kā darbinieki saprot riskus, kā darbinieki pārzina kaut kādas lietas. Un skatīties, vai mums ir noteikti kaut kādi šie riska indikātori, kam mēs sekojam. Kas ir svarīgi? Vai mums ir kaut kāds mērķis noteikts? Jo, protams, ja nav mērķa, tad arī nav īsti uz ko tiekties. Tāpēc svarīgi padomāt, kādi mērķi attiecībā uz riskiem mums var būt un kādi tiek izmantoti. Un tāpēc šie elementi saprast, nedaudz apstāties, ir pamats. Tas monitorings regulārs ir svarīgs. Arī, ja nekas nav slikts noticis, arī regulāri reizi dažos gados ir vērtīgi, ko šādu veikt. Saprast, kur mēs esam, saprast, kurā virzienā varbūt izprat ir labāk, kurā virzienā mazāk laba, vai darbinieki tic vadībai, vai darbinieki redz, ka tas ir iedzīvināts, vai darbinieki redz, kā vadība uzņēmums rīkojas, ja kaut kas notiek, vai ir proaktīva rīcība, vai mēs darām to, kas ir rakstīts. Šie visi jautājumi, kur uzdod darbiniekiem anonīmi, un tiešām tās atbildes bieži vien ļoti daudz pasaka par to, vai šī izpratne ir aizgājusi, vai tas bieži vien tiek pietiekami komunikāts darbiniekiem par to, vai darbinieki saprot, vai redz, jo varbūt tas tiek darīts, bet komunikācijas nav, un darbinieki neuzzina par šīm lietām, kas tiek darīts. Tā kā ļoti svarīgi veikt šo un saprast, kurā vietā vajag uzlaboties. Un, protams, te mazāk svarīgi, kā tad mēs varam motivēt darbiniekus, kā tad mēs viņu varam veicināt šo rīcību. Un, kā minēju, tad iekļaujot kaut kādā novērtējumā darbinieku veikspējas, tad teikt, kā jums šogad gāja, tad kā ceturksnī gāja, svarīgi pastīties, ka tur nav tikai kaut kādi finanšu biznesa, kaut kādi rezultāti pāri visam, bet šīs risku vadība tomēr tur ir. Tas ir svarīgs elements, mūsu vērtībām ir jāpieturās pie mūsu ētikas rīcības kodeksa, tas ir pamats visam. Un caur to tad arī būtībā skatīties caur šādu kaut kādu darbinieku attīstības programmām, runāt par to, motivēt darbiniekus un atrast šos darbiniekus, kas tad var būtībā būt tādi kā vēl vēstneši uzņēmumā, nodaļās dažādās, ne tikai viens lielākā uzņēmumā ar vienu cilvēku, ko tu nekad nesatiec, ir grūti, vajag šos vēstnešus tavā komandā, kurš par to domā, kur varbūt ir vairāk apmācīti un kuriem tu vari uzdot jautājumus un kuri var palīdzēt. Tātad tā motivēšana, svarīga lieta, protams, visiem. Un nemazāk tad, kas tad ir, kā tad to ieviest, jeb, kā jūs nosauc, tā integrācija, kā padarīt to par ikdienu, tad, skatīties, noteikti tas risku vadība, kā minēju, iekļaut visos biznesa lēmumos, risku vadība tiek domāts, vērtēts, ir kaut kādi formālāki izvērtējumi, varbūt ir sarunas, sapulces, mēs parunājam riskiem, mēs izvērtējam, mēs pēc tam komunicējam, kas ar to notiek, kā mēs to skatāmies. Un nemazāk svarīgs elements, kas diezgan bieži arī aizmirstas vai nav tik liels fokus to jauno darbinieku apmācības jau no pirmajām dienām. Jo bieži vien ir redzēts, ka tās apmācības ir, bet viņas ir reizi gadā, un darbinieks pievienojas, tad viņš pusgadu varbūt neko neuzzina vai dzird no kolēģiem, un tāpēc svarīgi uztaisīt šajā arī jauno darbinieku uzņemšanas programmā, runāt par to risku vadību, par šiem elementiem, vismaz ar kaut kādu regularitāti, lai visiem par to ir informēti. Un, kā minēju, tad svarīgi arī runāt un veikt šos uzlabojumus, balstoties uz darbinieku atgriezenisko saikni. Tas ir ļoti svarīgi, lai redz, ka ir rīcība, ka ir rezultāts, un ja darbinieki kaut ko iesaka, saka, runā, tad vadība arī rīkojas, jo mēs jau droši vien zinām, ja mēs stāstam, ziņojam, un nekas nenotiek, tad ar laiku mēs to beigsim darīt, jo saprotam, ka nevienu jau tas neinteresē, jēgas nav, kāpēc mums to darīt, tāpēc rīcība vienmēr svarīga, nevajag palaist garām. Un, kas tad ir tas rezultāts, mērķis, ko var sasniegt ar tādu risku kultūru? Noteikti, ka tā risku vadība tad ir kaut kāda tā dabīgā daļa jau no uzņēmuma kodola vērtībām. Tas nav tikai kaut kāds atkal birokrātiskais sloks, vērtēšana, kāpēc mums tas ir jādara, bet mēs saprotam, tas ir iedzīvināts, visus to ejam, jo tas mums palīdzēs novērt kaut kādas situācijas, novērst kaut kādas zaudējumus, mums visiem būs stabils uzņēmums, kurā mēs varam strādāt, attīstīties, augt, saņemsim algu laikā, un tam līdzīgi, tas arī darbiniekam ir svarīgi, ka par riskiem tiek domāts, lai nenotiek kaut kādas sliktas lietas ar uzņēmumu. Un, tad šī proaktīvā komunikācija un
un apmācības un visi šie procesi palīdzēs uzņēmumu darbiniekam sagatavoties, būt gataviem šīm situācijām, un arī, ja kaut kas iestājas, ja nesanāk novērst, tad arī attiecīgi rīkoties atbilstoši, lai mazinātu arī tās sekas. Tādēļ, jā, kas tad ir tie ieteikumi, ko gribu nodot, tad noteikti svarīgi domāt par tādu ilgtermiņa risku vadības stratēģiju, svarīgi skatīties, vērtēt risku kultūru, uzlabot to, un noteikti apzināties šo ļoti lielo vadības un dažādu līmeņu vadības, bet arī noteikti valdes atbildību un nepieciešamību iesaistīties un veidot šo risku vadības kultūru uzņēmumā un iedot to pamatu un mērķi, uz ko visiem tiekties. Tad, jā, paldies no manas puses. Jā, paldies.